Pastāsti, lūdzu, kuras ir tavas trīs, varētu teikt, ne mīļākās, bet tādas grāmatas, kur tu smelēsi iedvesmu, spēku? Šajā dzīves posmā es varētu runāt par 3 grāmatām, jo tās grāmatas jau mēdz mainīties. Un, pirmā no tām grāmatām, ko labprāt pieminēt, būtu Marijas Ābeltīnes grāmata Profesionālā izdegšana. Un varbūt tā iemesla dēļ, ka es pats esmu piedzīvojis profesionālo izdegšanu. Un dažkārt tajā brīdī, kad mēs domājam paši par sevi, mēs tās lietas, kas notiek darba vidē, mēs tik tās noliekam malā. Liekas, mana dzīve jau ir ārpus darba. Bet patiesībā, jo mēs strādājam darbā, mēs esam strādājoši cilvēki, mēs ļoti daudz nomodas stundas pavadām darbā. Un tas, kā mēs darba vidē jūtamies un ko mēs tur piedzīvojam, tas ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir būtiski. Un man liekas, ka Marijas grāmata Profesionālā izdegšana ir labākais Latvijā, kas par šo tēmu ir izdots. Otra grāmata, ko labprāt pieminētu, ir Džeimsa Hollisa grāmata Viduspārēja, kas manā vērtējumā vispār varētu tikt uzskatīt par tādu rokas grāmatu cilvēkiem, kas no dzīves pirmā posma pakāpeniski pāriet dzīves otrajā posmā, vai kur jau ir nonākuši dzīves otrajā posmā. Jo Džeims Hollis tā grāmata tiešām īsa, kompakta, bet ļoti labā un tādā skaidrā valodā pastāsta par daudzām būtiskām lietām, ko katrs cilvēks, ko mēs piedzīvojam tajā brīdī, kad mēs no tā pirmās dzīves posma pakāpeniski pārējiem nonākam tajā otrā dzīves daļā un ar tiem izaicinājumiem, kuriem mēs saskaramies. Kas varētu būt tie instrumenti, vai tās metodes, vai tās tēmas, kam mēs varētu pievērst uzmanību, lai šos izaicinājumus varētu pārvarēt. Trešā grāmata ir Pētera Strautiņa Latvijā dzīvot ir interesanti. Tas ir tāds viņa eseju vai viņa rakstu apkopojums. Un kāpēc man tā grāmata šķiet interesanta tā iemesla dēļ, ka mēs jau kā dzīves būtnes, kā cilvēki, mēs esam nemitīgā miedarbībā ar visu pārējo pasauli, kurā mēs esam. Un daudz no Pētera Strautiņa esejām vai rakstiem patiesībā tas ir sarakstīts varbūt pirms 10 vai 15 gadiem, bet īstenībā tie viņa raksti un tie viņa stāsti iedod ļoti labu bildu un izpratni par to, no kur mēs galu galā dzīvojam. Kas ir tā valsts, kurā mēs kopā darbojamies. Un, lai gan Pēters Strautiņš ir ekonomists, es drīzāk teiktu, ka ekonomists ir tāds savu veidu sociāla antropologa, kas vienkārši runā par cilvēkiem ierastām lietām naudas izteiksmē. Bet tad, ja mēs varam tā sistemātiski pastīties, iepazīt to, un kā Latvija veidojusies pēdējos 15-20 gados, kas ir bijušas tās tēmas, kas bijušas aktuāls, kas ir bijis svarīgs. Tas mums iedod īstenībā tādu ļoti skaidru izpratni par to, kas ir tie procesi, kas notiek šodien sabiedrībā, un līdz to mēs varam būt tādi labāki un spējīgāki sabiedrības locekļi.